Izstāstiet mums, kā jūs tā kvalitatīvi varat pildīt deputāta pienākumus tikai 2 dienas atrodoties Saeimas mājā? Jā, labs jautājums. Ko nozīmē kvalitatīvi pildīt šos te pienākumus? Apmeklēt komisijas, strādāt? Tas ir diskusijas vērts jautājums. Ziniet, te jau pirms 6 gadiem, kad es pirmoreiz šeit nokļuvu, es jau sev uzdevu jautājumu, cik es laika varu ziedot deputāta pienākumiem un kāda no tā būs atdeve. Jo, redzat, vislielākā vērtība cilvēka dzīvē, ir viņa veselība, viņa laiks, viņa ģimene. Saeima un darbs Saeimā, zinat, negribu salīdzināt ar purvu, bet kaut kā pašlaik nekas cits gudrāks prātā nenāk. Saeima cilvēku ierauj kā purvā, un viņš var šeit pirmdien agri no rīta ierasties, un vēl piekdien viņš netiks atpakaļ, tur kaut kur viņš ir. Varbūt labāk nemaz nekandidēt. Zinat, arī labs jautājums. Ja jūs domājat, ka es uz šejieni rāvos, tad tas galīgi tā nebija. Tas bija patiesībā sakot priekš manis tā kā pa jokam, kad 2006. gadā mani tā laika tautas partijas ģenerāls sekretārs teica, Jāni, tev vajag iet kandidēt sarakstā. Es teicu, kāpēc? Man nemirkli nav tāds uzstādījums, tāds vēlme šeit nokļūt. Viņš teica, bet tu saproti, mums ir jāuztais saraksts, sarakstā jābūt 19 cilvēkiem, tev ir kaut kāda tur lielāka vai mazāka atpazīstamība, mums vajadzīgs tu būsi sarakstā, saraksts būs, vēlēšanas beigsies, tie, kas tiks ievēlēti, tie ievēlēti, tu, protams, varēsi turpināt savu sakārtoto dzīvi, kas man visnotaļ tajā brīdī bija darīt. Tagad sakārtota vairāk vai mazāk neskatoties uz to, ka es esmu šeit. Un viss kārtībā, un es arī to uztvēru kā tādu, jaunu piedzīvojumu, kas tur, jo man nebija mērķis iekļūt Saeimā. Jums tāds hobijs par nodokļu maksātāju naudu? Ot šeit mēs varam labi parunāties par nodokļu maksātāju naudu, jā. Zinat, vispār tas jau jautājums ir par patriotismu arī. Manuprāt, vislielākais patriotisms vispār ir dzīvot šai valstī un maksāt nodokļus. Un tagad jūs man uzdevat jautājumu, it kā es te veģetētu uz nodokļu maksātāju naudas. Nē, atvainojiet. Ziniet, patiesība, ja realitāte parasti ir savādāka, nekā mēs viņu iedomājamies. Es nāku no uzņēmēju darbības vides, ar kuru savas saiknes arī netaisos saraut, un mani uzņēmumi strādā. Un, ziniet, Necilajā Līvānu novadā es esmu viens no vislielākajiem nodokļu maksātājiem. Es gribu pateikt, ka ar saviem nomaksātajiem nodokļiem es uzturu vēl kādus 10 deputātus. Es ar savu darbu. Un mani uzņēmumi uztur šo valsti un arī šo Saeimu. Atvainojiet. Bet palikt tajā uzņēmēja līmenī un, priekš kā mums tā Saeima vajadzīga? Varbūt arī, bet es esmu solījis saviem vēlētājiem, ka esot šeit, es rūpēšos par viņiem. Savu iespēju robežās es rūpēšos. Un acīm redzot, laikam kaut kas jau ir izdarīts. Kaut kas ir izdevies, ja viņi tā par mani balso. Es jau pats brīžiem par to nobrīnos, bet ko darīs? Tātad jūs uzskatāt, ka 2 dienas šeit nedēļā atrodoties, jūs atbalstat savu vēlētāju uzticību un esat tā kā izpildījis visu, ko viņiem esat solījis? Zinat, man brīžiem liekas, ka šai valstī solījumus pilda tikai muļķi un gļēvuļi. Atvainoties, tur ne pie vieniem, ne otriem sevi nepieskaitu. Es tik tiešām, zinat, uzņēmēju darbībā tur tā nevar mētāties ar vārdiem, sarakstīt kaut kādus tur tukšus solījumus, un pēc tam pat aizmirst par viņiem. Kā jau es teicu, kļūt par Saeimas deputātu, tas nav vienkārši. Un cilvēki, kas par tādiem kļūst, ir iztur ļoti nopietnu konkursu, un viņiem ir ļoti labas kvalitātes tais jomās, kurās viņi ir strādājuši. Acīm redzot, jo tikai tāpēc jau cilvēki par viņiem arī balso, ka viņus pazīst kā labus skolotājus, kā labus ārstus, kā mūziķus vai sportistus.
Un viņi tiešām ir personības. Bet tikko viņi nonāk šeit, tad viņi kļūst par kaut kādu tādu lielgabalu gaļu vai gaļu. Un viņus saliek par tādām kaut kādām komisijām, no kurām viņi patiesībā sakot nesaprot neko, nesajēdz. Un tad es tieku nozīmēts, jeb nominēts aizsardzības, iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijā. No kuras jūs neko nesaprotat, jā? Lielu daļu. Es tik tiešām tur nemaz nesaprotu. Un kad es godīgi pasaku, detektīvu darbības likums. Ko es tur varu zināt? Vai kaut kādi individuālie tur aizturēšanas līdzekļi? Bet kāpēc jūs esat tajā komisijā? Es 3 reizes pateicu, ir viena komisija, kas man tik tiešām interesē, tā ir Tautsaimniecības komisija. Bet pateica, jā, bet tur atvaino Jāni, tur nav kvotas, mums tur nav kvotas. Vairāk nekā 2 dienas nedēļā jūs sāktu laiku šo 4 gadu laikā, ja mēs pieņemam, ka Saeima atkal neatklādīs saprast vairāk. Vai jūs tā neuzskatāt? Saprotiet, es nemaz neuzskatu, ka man ir jāspecializējas šai nozarē. Es nemaz to nevēlos darīt. Jūs atkal gribat mani piespiest kā skolā. Atvainojiet. Skolas laiks ir beidzies. Diemžēl šī ir viena no nelēmēm šīs valsts, ka par ministriem liek cilvēkus, kuri tur mācās, kā vajag vadīt. Mēs jau to visi ciešam, un tad gan mēs maksājam par to visi. 3 vārdos izstāstiet, nākamajā Saeimā kandidēsit? Zinat, atbildēšu diplomātiski. Šāds jautājums šodien nav manā dienas kārtībā. Paldies!